nu, teici, ka par sevis to sadzirdēšanu. Bet man atnāca uzreiz pirmā atmiņa burtiski tāda interesanta, ka es īstenībā jau kopš bērnības neapzināti esmu mēģinājusi sevi sadzirdēt, jo mums bija mājās, cik man bija gadi, kādi 9, 10. Mums bija mājās tāds vecs tā laika magnetofons, kur var ierakstus taisīt kasete, un kad iespiedu un var ierakstus taisīt, un ko es darīju. Man bija, ja mēs 10 gados, es kā bērns taisīju ierakstu dienas grāmatu. Es ierakstīju savu balsi, es rakstīju kaut kādus dzejoļus, pat neatceros kādus. Un es ierakstīju savu balsi, un tad es klausījos, kā es izklausos. Un tajā vecumā man ļoti nepatīk, kā es izklausos. Bet jā, tas bija kaut kā tā kā, tīri burtiski sadzirdēt sevi. Jā, ka tu ieraksti un pēc tam... Un tas klausījos, un tam likās, šitais jā, šitais nē, un tā, un kaut kā tā. Tā interesanti bija. Pirmais kaut kā atnāca atmiņā. Jā, tāda burtiskā nozīmē. Burtiskā nozīmē. Kāpēc es tā? Bet es pat nesaprotu, kāds tam bija iemesls. Lai gan nē, iemesls bija vēl dziļāk, jo es bērnībā daudz klausījos plates, mums bija daudz ieraksti. Tajā laikā ar platēm un dziesmas. Un laikam jāsaka mammai paldies. Viņa pirka plates, kur bija pasakas un dzejoļi. Un tad, kad runāja ierakstus, man ļoti patika klausīties īstenībā. Televizorā. Jā, tad laikam bija mazāk raidījumi. Un tad es klausījos to plašu ierakstu, un es domāju, es arī tā gribētu runāt. Tā skaisti runāt. Un tad dzīve... Un ka tevi klausās. Jā, un ka manī klausās, un tagad dzīve iedod runāt. Un ik pa laikam. Jā, es arī par bērnību runājot, man arī bija tāda sajūta izaugot lielākai, ka kaut kādā mirklī tā kā pazūd tā sava skaļā balss. Tā kā, kad ir līdz kaut kādam vecumam, kas atceros, ka es biju ar to pārliecību gāju pa priekšu un ar nebaidīties sajūtu. Un tad, jā, kaut kā tā pieaugušo dzīve, tās lomas, ka viņas saliekas vienotrai virsū, kaut kur tā balss tā arvien klusāk un klusāk paliek. Un tad es atceros ar pirmo meitu, kad tad es tā saredzēju, ka es esmu ļoti pazaudējis to savu balsi. Un tad, kad viņai bija kaut 2,5 gadi, tad beidzot es atkal atguvu kaut kādu daļu no tā. Un tā sajūta bija tā kā, ka es atguvu to daļu no tā 5-gadīgā dzīves priecīgā, spēcīgā bērna, kas es biju bērnībā. Un tad šo sajūtas īstenībā tagad mēģinu noķert kaut kādās praksēs, ko es daru, vai arī retrītos. Un tad izbaudīt kārtīgi to, to bērna tādu spēku. Bet tas bērna spēks un tā bērna balss, es sadzirdēju no tevis nāk tad, kad tu caur sirdi dari, vai ne, ar tādu aizrautību. Un man liekas, atkal mēs atgriežamies pie iekšējā bērna. Iekšējā bērna. Īstenībā man jau arī tas stāsts tāds līdzīgs ir. Tad, kad man meita piedzima, vecākā meitiņa ļoti agri man piedzima. Jā, bet kur es to savu balsi pazaudēju daļēji, kad sāku skolā arī mācīties, es biju tāds lauku bērns. Tāds vienatne vairāk un tāds. Un tad, kad es aizgāju uz skolu, tas vienkārši tā visu samulsu, kas tur notika. Viss tā komunikācija un socializācija un viss bija pilnīgi cita pasaule. Un tad es laikam tā kā mēģināju, sākot par robežām pāriesim, sāku pielāgoties. Jā. Nevis būt tāda, kāda es esmu, tāda. Es domāju, ka man arī tas pats es sāku pielāgoties, lai es būtu nemanāmāka, ērtāka, pareizāka un viss tas. Jo īstenībā es tāds, es zinu, ka es esmu bijis bērnībā baigais žipčiks. Man, kad tētis, kad brālis stāstīja par mani, cik es esmu bijis tāda, Es arī tāda, un tas kaut kur noplaka. Un tas kaut kur noplaka, jo es aizgāju skolu un tur vēl tādi 10 žipčiki pretīm. Taisnība, skola arī. Jā, man liekas, man tā skola jau kaut kā palīdz. Lai bija kaut kādas lietas, kas man izdevās. Es ļoti labi, es lasīju ļoti un rakstīju. Mācībās atkal man bija labi, bet es pazaudēju to savu rozīnīti, Es atkal atceros to, kad tādā skolā, vidusskolā vēl man bija, jo man bija tāda skolā,
kaut kā es nebaidījos būt es. Man patika būt tajā vidē, bet vidusskolā atkal man bija vidusskola ar tādu kā novirzienu, kur visi bija tādas personības un ar mērķi kaut ko darīt vairāk. Un tad tā vide atkal iedvesmoja nepazaudēt to savu būtību. Bet es sāku pazaudēties ar darbiem, ar pirmiem darbiem un ar augstskolu. Kad tur es tā kā vairs nespēju to līdzsvaru noķert vai sabalansēt. Darbā tev jābūt tajā lomā, vai tur ir noteikumi. Un tad augstskola atkal cits. Un tur man noplaka arī mazliet tā iedvesma uz to pieaugušo dzīvi laikam. Un tagad, kad pieaugušā vecumā, man liekas, jo vecāks paliek, jo vairāk baudu to savu bērnu izlaušanos un arī to rotaļīgumu. Tas ir par to. Man liekas, ka tevi zini, kas es sadzirdēju, tev ir tas stāsts, tu uzreiz pēc vidusskolas, tā kā augstskolā, gāji, studēji. Mans stāsts savādāks. Es pēc vidusskolas, man piedzima meitenes, bērni, es paaudzināju bērns, un tad es gāju studēt. Un man bija tieši otrādi, ka es nokļuvu augstskolā, es beidzot atkal sāku atplaukt, jo es aizgāju apzināti. Tā bija tā vide, kur tu varēji būt pati. Kur es varēju būt pati. Un tieši, man bija otrādi, kad es beidzot sapratu, ka nemaz jau tik bēdīgi ar mani nav. Un ka tās lietas, ko es darīju tajā bērnībā, visu to ar lelēm spēlēt teātri, no dabas taisīja visādas lietas, kā jau tur tie radošie, ka tas viss manā augstskolā, kas studēja gan tad pedagoģija bērndārs, nekā uzburt kaut ko. To jau es visu biju darījis, tāpēc es tieši otrādi atplauku. Jā. Un tad jau nākamajā augstskolā, kur mums bija komunikācija, atkal tad ir par runāšanu. Nākamajā augstskolā, kur bija komunikācija un sabiedriskās attiecības, mums sākās runas treniņi. Un tas bija diezgan izaicinoši. Mums bija kamera ieslēgta, un tad mēs gājām tā kā priekšā visiem saviem studentiem, kolēģiem. Un tad jebkurš mums iedeva tēmu, un jebkurš varēja uzdot kaut kādu jautājumu, mums bija jāatbild droši, bez minstināšanās, un pēc tam mēs skatījāmies sevi, analizējām. Un īstenībā tā bija tāda interesanta mācība. Nē, man īstenībā šitās lietas patika, jo man vienmēr ir paticis pārvarēt, tā kā saprast arī, ieraudzīt, pārvarēt, jo es zinu, ka daudz cilvēku vēl var runāt, bet līdz ko viņus filmē un vērot sevi, tā ir tāda nepieņemšana. Grūti ir pieņemt sevi tā kā no malas, ka tu ieraugi. Un es pēdējos, piemēram, citi man saka, ka tagad es arī video ierunāju, es saku, kā tu tur droši? Es saku, jā, meitenes, bet es ierunāju, es sevi neskatos. Jā, man arī nav tā, ka man neprasās pārskatīt, man prasās tā kā es filmēju jogu vai meditāciju, man prasās ielikt un nekomentēt sev pēc tam, un tā kā, kad mācīties ar procesu, un tas ir, par jebkuru tādu projektu, kur jāiet ir uz āru. Jo tāpēc, ka es esmu ievērojis līdz, ko es skatos, un sāku sevi iedziļināties un kaut ko tur. Otrais man vairs nesanāk. Un es vienreiz mēģināju tā kā otrais ierakstu, nevis to impulsu. Un es saprotu, nav. Tad jautājums, vai sevi var atkārtot vispār, vai sevi vajag atkārtot? Vai tu esi neatkārtojams? Jā, un vai vajag tiekties uz tādu kaut kādu nevienam nezināmu pilnību, kā vajadzētu būt? Jā, zin kā, man patīk tas nezināmā pilnība. Riktīgi labi skan nezināma pilnība, bet zin kā, tas ir tas burkāns laikam, ka kaut kur jau gribās tiekties tā kā drusku. Bet vai uz pilnību? Es gribētu teikt uz nezināmo. Jā. Uz nezināmo vairāk. Jā, par robežām arī. Jā, kā tev ir ar robežām un savu laika vērtību ikdienā? Jā, robežas. Zin kā, tas man visu laiku bijis, joprojām ir izaicinājums.
Bet, lai cik es gudri mācētu runāt, vai cik es daudz gudras lietas esmu lasījusi, man visu laiku dzīvē tikai, kā es saku, tikai praksi caur cilvēkiem un caur lietām un caur. Un dažreiz tā, ja es arī zinu, ka kādam jāpasaka nē vai kā, nu, nav jau man nemaz tik viegli to izdarīt, bet es mācos. Un. Man liekas, arī svarīgi ir apzināties, tad vai nu pēc tā brīža, vai tajā brīdī, ja tu jau saredzi, tas jau ir solis uz tādām savām pārmaiņām. Jo, man liekas, jā, tāda cilvēcīga daba. Tu kļūdies, bet ne visi jau saredz to tajā brīdī. Un, jā, varbūt kāds vienkārši savā ikdienā darbojas savā ritmā un nemaz nepamana, kur tiek tērēta viņa enerģija. Jā, saka, es pēc tam par to. Nē, es par to, ka mēs abas divas strādājam diezgan ar enerģiju. Ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem un daudz atdodam, un tādēļ tas ir tā kā dubult svarīgi saredzēt, vai nav kaut kur aizplūdus mūsu enerģija pa daudz. Es zinu vienkārši savus tos, kā saka, izaicinājumus, savus tos knifiņus, kas man ir tā kā jāņem vērā. Kā es daudziem saku jā, ja tāpēc, ka es tā kā vēlos palīdzēt, un tas ļoti man paņem enerģiju, jo es metos iekšā palīdzēt. Un tad es aizmirstu par sevi. Nu, tas ir klasika, tur vispār tas ir klasika. Un tad kādā brīdī es saprotu, atkal, un tad es lēnām sāku ņemt tā kā nost tos jā. Vai nu nepiedalos, vai neiesaistos, bet nevis tā, bet vienkārši jau vēroju sajūtas. Tātad uzreiz, kas ir tas, kas man tā kā ir jau pa daudz. Jā. Nu jā, un tad es sāku teikt nē, vai arī es daudz kur nepiedalos. Bet nevis ar tādām, tagad nē, bet no tādu mieru. Nē, es tagad esmu savā telpā, es vēlos to savu telpu. Kā vai to izstāst, tās sajūtās, lai saprastu. Man vajag brīvu telpu priekš manis. Jā. Un tad, kad es esmu šajā telpā priekš sevis, tad es sāku saprast, tur man tā kā vairāk tāda komunikācija ar cilvēkiem. Tur man ir aizgājusi enerģija, bet es tā kā jūtu, nevis, ka nedod atpakaļ, tas nebūtu pareizi, bet ir iekšējā sajūta ķermenī, ka pietiek. Nu, tā kā viss. Un tad mēs tā kā, vai nu komunikācijā ar to cilvēku tā kā mēs attālinamies, vai arī kaut kāds darbus vairs kopā nedarām, bet tas viss tā ļoti mierīgi. Jā. Nu, jā, bet vairāk man gribās teikt pēdējā laikā man ir šī sajūta iekšējā, kaut kā tas kompasiņš, un tas ir par to sevis sadzirdēšana. Bet tajā brīdī, kad es esmu iedevusi sev telpu. Jā, brīdi. Bez slimošanas. Jā. Bez slimošanas. Jā, vēlams bez slimošanas. Vēlams bez slimošanas. Nē, slimošana nāk tad, kad tu neesi laicīgi iedevis to telpu. Bet arī vajadzīga. Bet vajadzīga, jā. Bet, protams, citreiz tajā konkrētajā brīdī, kad tev ir slikti, tu nesaproti vai grūtāk saredzēt, kādēļ tev ir tāds brīdis, kāds tas ir, un tad tikai vēlāk saliekas kopā, ka tev, piemēram, vajadzēja to telpu vai no citiem, vai priekš sevis, vai ienāk kaut kas jauns, vai lai tev būtu iespēja veikt kaut kādas pārmaiņas tajā, ko tu dari. Zini, kā es vēl esmu iemācījusies ieklausīties ķermenī. Ja man, piemēram, jāsit pie koka, pagaidām viss ir labi, bet ja man, piemēram, vienu brīdi man ļoti sāka tā kā sāpēt, piemēram, kreisā, labā puse un tā kā liekas žokļu kauls un uzreiz saprotu, vīrišķā puse, vīrišķā enerģija, vīrieši, kaut kas, vai es kaut ko aizturu, vai kaut ko es uzreiz tā kā mēģinu atrast to, kurā brīdī man tas sācies un kas tas tāds ir, par ko mans ķermenis saka, kas vairāk, tieksim tā, ja man tur, man iekodi, tu arī zini to kukainis labajā rokā emocijas. Pirkstā man tur bija alerģija lielāka, kas man vispār dzīvē nekad nav bijuši alerģijas. Un arī tavs darbs apstājās. Apstājās masāžas, un tajā brīdī es sapratu, es pati nonācu. Emocionāli tas bija kaut kādu dusmu vai kaut kāda atlaišana tieši man pa dzimtu, jo tajā brīdī tur, meitei man kārtojās dzīve un tur, viss. Un, protams, es sajūtu, kad tajā brīdī ar mani iet kaut kādas, sievišķais emocijas, un arī mani tādi. Un tā kā es reiz saprotu, par ko ir stāsts.
tādā ziņā. Man citreiz ir bijis tā, ka es nesaprotu, un tā kā, tad ienāk tas iekšējais kritiķis un vaino. Nu, es pats sev vainoju, tā kā, tu darīji to, tādēļ tev tagad ir tā. Bet tā kā tu saki, citreiz jau tas nav tikai par tevi, tas ir par to enerģiju, kas tev ir apkārt. Nu, jā. Un ka vienkārši tev caur savu ķermeni ir kaut kas jāizdzīvo vai jāpamana un jāpalaiž. Zini kā, ja tu tīri māju, tu arī atver logus, iznes miskas, nu mūsu ķermenis arī tīrās, viņš tīrās kā māk, attīrās kā māk. Nu, man patika, kad saka, ja nav jau slimības, vienkārši ķermenis izmet visu lieko ārā. Jā. Visu, kas mūsu enerģētika, laukā ir, tad viņš caur ķermeni iziet, caur mūsu templi, caur mūsu māju. Man kaut kas tas ļoti iepatīk. Tad, kad arī man, piemēram, Dāvis slimo, tad es saprotu, ka caur viņu iziet kaut kāds stress ārā viņam. Caur klepu, caur tām visām lietām. Kaut kas iziet, ķermenis atbrīvojas. Un ja šķauda, tā tad arī kaut kas. Uzreiz jogā jau arī daudzi cilvēki vai nu sāk klepot, vai šķauda. Un tad es pat zinu konkrēts pozas, kur piemēram pakustēsies tā enerģija un attīrīsies tiem, kam jātīrās. Un tad bieži vien es redzu cilvēkos tādu tā kā izmisumu, kad tas viņam traucē jogot, bet es atgādinu vai atkārtoju, ka šajā pozā tas ir normāli. Ka tev var tur rīkli patīrīties, vai tā kā tu saka, tur citreiz caur žāvām arī tīrās enerģija. Tas nav tā, ka tev ir garlaicīgi, bet kaut kas ir sakustējies un kaut kam ir jāiznāk ārā. Ir man caur žāvām noteikti. Arī tad, kad es ar klientu strādāju, man arī caur klientu arī nāk žāvas, tad, kad viņa nogurums un viss. Bet man arī caur smiekliem nāk, man pie tevis ir bijis foršas sajūtas. Jā, smiekli ir pat labākais veids, kā iztīrīt enerģiju. Man ir bijis pirtī smiekli. Jā, smējusies, jā. Smiekli, žāves un raudāšana. Bet raudāšanas arī dažādas. Man ir bijusi gan tā upura raudāšana, bezspēcība un tas, bet tagad jau es šito saucu par to dziedinošo raudāšanu. Jā, ir tā patīkamā raudāšana. Man bija arī nesen pēdējais elpas saplis, kurā es piedalījos. Sākās smiekli, un tad bija raudāšana, bet viņa bija tāda, ka tie smiekli man pavilka vaļā to enerģiju, un tad tā raudāšana bija tāda attīroša. Tā kā es runāju savā dienas grāmatas epizodē par to, ka man ūdens ļoti attīra, tad asaras jau arī ir ūdens, un tad pilnīgi prasījās tajā brīdī izraudāt, bet tas nav ar tādu smagumu. Jā, ar vieglu to sajūtu, un tiešām liekas, ka ķermenis dod signālu, kad jātīrās, un tad ienāk tā tīrā telpa. Tad, kad mēs runājam, un kad tu teici, ka mums arī šodien parunāsimies par robežām un par to robežu turēšanu un visu, man atnāca tāda vizuāla uzreiz, domāju, jā. Viens ir, es iedomāju sevi kā tādu ēku vai māju. Ir virspusējā redzamā daļa, un tad visi redz. Mēs esam māja, tāda skaista, ja mēs tur komunicējam, iekšā ārā, sēti ir apkārt vai nav vārti tur. Un tad mēs ejam sevī dziļāk, un tad mēs ejam tā kā uz pamatiem, jau ejam dziļumā sevī. Un māja jau nevar būt tāda stabila bez tiem pamatiem. Un jo dziļāk ejam, jo man liekas tā vēl dziļāk, vajag tos pamatus, to telpu turēt un vēl turēt. Un tā kā man rādīja tādi akas grodi, ka tie dziļumā, un jo tu dziļāk ej, jo tev tā telpa jātur stiprāka, jo tāpēc, ka tu dziļāk arī cilvēks sevi ielai, tā kā, un to pasauli ielai dziļāk. Un līdz ar to, jo tu bezgalīgi dziļumā ej pie sevis, jo tev stiprāk jātur robežas. Jā. Un arī jāuzkrāj tā savu enerģiju, vai jāsaprot, kurā brīdī jānobremzē. Un tad tur iet vēl dziļāk, un tad tev ir enerģija vēl iet, un tad tu nonāc pie tā sava tāda, tā kā autentiskuma, savu patiesā. Dārmas. Dārmas, ļoti gudri. Forši, re. Un tad, kad tu kādam kaut ko pasaki jau, vai saki to šo te iemācies pateikt šo nē, viņš nenāk aiz dusmām, bet viņš nāk aiz tā, ka tu pieņem sevi un cieni sevi un pieņem savas robežas. Jā, es agrāk gāju uz terapiju, uz geštālu terapiju, kur tā kā nevis darbojas ar pagātni, bet ar konkrēto brīdi. Man ļoti uzrunāja tā terapijas metode. Un tad tur arī man terapeite teica, kad man jāsāk teikt nē. Un sākumā tas izklausīsies, man bieži vien bija tā,
kad cilvēks aizvainojas pēc tā, kā es to pateicu. Un es pat nesaprotu, ka prātā man ir viens tas teksts, bet tā intonācija, tas izskats, kā es to pasaku, vai nobiedē to cilvēku, vai notrigerē, tā kā satracina. Un pretī nav tā reakcija, kuru es gaidīju, bet to man arī terapeiti teica, vienkārši sāc. Un rēķinies, ka nebūs visu laiku pozitīvs tas rezultāts pretī, ka varbūt cilvēks aizvainosies, varbūt viņš sadusmosies, varbūt viņš nesapratīs. Bet tā kā pieņemt, kad ir dažādas tās emocijas, ka visu laiku nav tā, ka es visu laiku varu būt laba citiem, vai ka viņi man sapratīs vienmēr. Un tad, tā kā tu saki, jā, tagad, kad es pasaku, nē, tas var izklausīties citādāk, kā būtu pirms 5 gadiem, kad es saku nē. Un tas cilvēks, nezinu, vēl uzdos papildu jautājumus, un vēl būs tāds sajūta, kad vēl paņems no manis vēl enerģiju tajā brīdī, jo viņš jūt pretī, kad nav tā nav manī tā pārliecība par savu nē, un tad ir tie papildus jautājumi, varbūt varam tā, bet ja tu zini, kādēļ tu saki to nē, tā kā tā enerģija, nē, vārdam var būt dažāda, vai ne? Jā, es tev gribēju, es gaidīju, ka tu tā kā teiksi, un es teicu, tas nē ir īstenībā tikai vienīgi enerģija. Arī, jo tas nē, un ko es esmu sapratusi, tad, kad es sev saku sev nolēmu to stingro nē, bet to mierīgo nē. Jā. Un citam pasaku, un citam pasaku, un tas cilvēks tā kā pieņem. Un otrs, ko es ievēroju, kas man likās, es sāku pieņemt otra nē, bez personīgā aizvainojuma, bez tāda, piemēram, es cilvēkam kaut ko pajautāju, un es saprotu, ka es viņam iedodu izvēli. Man tagad, teiksim, darbā tur arī e-pasti jāicina, un es saku, es pieņemu jebkuru atbildi, gan jā, gan nē. Un es viņam iedodu izvēli, un es pieņemu viņa nē, un līdz ar to man paliek vieglāk arī pašai pateikt. Jā, kaut kā tā. Jā, jo tev ir taisnība, jo tas arī man ir gājis cauri, kad es varu agrāk personiski uztvērtu atraidījumu vai nē, tad, kad es kaut ko gaidu, kaut kādu citu enerģiju gaidu pretī, bet ja tu tā pieņem uzreiz, te var būt gan tā, un tad tu sev nemoki tajā brīdī un netērē savu resursu. Bet jā, zin kā, man liekas, tomēr tā pieņemšana un tas viss, tomēr nāk ar pieredzi un ar gadiem. Jā, un vēl arī tas tā iekšējā bērna tā enerģija un spēks arī nāk ar gadiem, un kad man kāds reiz teica arī, kad tojās tie 40, un ka tas ir tāds skaists vecums, ka tev vienalga, ka tu tiešām ļoti ieklausies sevi, uz to mēs tiecamies, tā kā, ka tu vairs neņem tik ļoti pie sirds tās lietas, kas nav saistīts ar tevi. Un kaut kā es jūtu, es esmu ceļā uz to vēl, bet pēdējie 2 gadi man ir tā transformācija vai pārmaiņas manī pašā, vai tas briedums, un tad tas nāk rokā ar to savu iekšējā bērna veicināšanu vai sadzirdēšanu vai samīļošanu. Jo citādāk man pēdējos gadus visu laiku bija tās epizodes pārsvarā komunikācijā ar citiem, kur es jūtu, ka kaut kas ir jāatrisina pašai sevī, lai būtu tā forši. Un tad, un tad meklēju metodas, kas man palīdz. Kas ir tavas metodas? Kas tev tā nāk pirmais prātā? Kādā ziņā tā kā sevis kaut kādai sadzirdēšanai vai vispār komunikācijai? Tādai sava spēka vairošanai. Spēka vairošanai. Un sevis sadzirdēšanai. Jā. Ko tu darīji, vai ko tu dari tad, kad tev ir laiks ar sevi? Tā? Viens, kas ir, es esmu, gribētu teikt, diezgan pašpietiekama. Es varu sevi sasmelties, darot kaut ko radošu, piemēram, zīmējot, tur mandalas vai kaut ko. Man pēkšņi ienāk kaut kas man vajadzīgs uzrakstīt, un es tā uzrakstu vai izzīmēju, un tad liekas, vau!
un tik labi, nu tā kā atjaunojas spēks. Bet otrs veids, kad es arī, es varu aiziet, piemēram, uz jogu pie tevis un iedvesmoties, un man var virkne, nezinu, kaut kas notikt. Tā kā man ir arī vajadzīgi citi cilvēki, bet tas vairāk saistīts ir ar, tā, es tūlīt padomāšu drusku, jā, gan iedvesma no citiem, gan arī vienatnē. Jā, tas laikam nav no tā brīža stāvokļa, kādā tu Varbūt, esi. jā. Nu, piemēram, tagad, tur varbūt darbā ir kaut kāda spriedze vai kas, un mēs tur aizbraucam pieredzes apmaiņā, un tur tie cilvēki vēl lielākā spriedzē, bet viņi ar tādu entuziasmu un iedvesmu stāsta par savu darbu, un reāli bez tādas. Un es no viņiem skatos, un es domāju, vau, un tas vau manī nāk, un es aizbraucu atpakaļ, un es jūtos iedvesmotā. Ar to vau, kad... Jā, no citu cilvēku enerģijas. Jā. Tagad, kad arī kaut ko stāstu vai tur par sevi vai kaut kādām savām lietām, un man tas tā kā patīk, un es vau, un man sāk galvā rasties arī savi vau. Jā, tā. Jā, laikam nav tā vienpusē, ka tikai prakses palīdz, jā. Kad arī, kad tu paklausies citas sarunas vai... komunikācija ar pareiziem cilvēkiem, pareizajā brīdī. Ar savējiem. Man gribās teikt, man jau tagad ir tā, ir dažādi, bet vairāk laikam savējie es saucu. Jā, cilvēki, kas ir ar līdzīgu enerģiju, vai ne? Bet par praksē, es esmu gan elpojusi, gan zīmējusi, gan dejojusi, gan kustējusies. Daudz un dažādas, un tādu vienu atkal man laikam nav. Pa kripatiņai no visa, un ļoti klausos ķermenī. Piemēram, vienu rītu pieceļos un saprotu, es ilgi neesmu ne jogu, ne cigunu, ne taičī vispār, neko, liekas. Un tad es jūtu, ka mans ķermenis ir tāds mīksts un tāds, un kas man sāk nepatikt. Man nepatīk, ka mans ķermenis ir tāds mīksts. Un tad es izdomāju, ka es varētu kaut ko padarīt, un es ieklausos ķermenī, un sāku vienkārši kustināt rokas, kājas, tur ir kaut kas no jogas, tur ir kaut kas no, vēl no kaut kā. Bet es tagad klausos, ko man ķermenis saka, kas man pastiep, kur man paklapēt. Pēkšņi sāku, piemēram, sauso rīvēšanos, birstēšanos. Un tagad es jūtos atkal labi, un es jūtos iedvesmota. Un es domāju, laikam tagad šitais mēnesis man būs jāpakop ķermenis. Jā, es saprotu tevi. Un sāk enerģija, viss sāk atkal, tā kā viss asinsrite uzlabojas, enerģija sāk cirkulēt un viss aiziet. Un, forši! Jā. Man arī ir no rīta kaut kāds konkrēts rituāls, ko es daru, kas man sagādā prieku, tur, piemēram, saules sveiciens, arī ar kustību, saules sveiciens, un tad, piemēram, planks, lai būtu tas spēks, bet mēs to taisām kopā ar vīru, un tad vienā brīdī es jūtu, ka man vajag kustību, un viņš man smējās tādēļ, kad mēs taisam planku, un es taisu kaut kādu līdzīgu vingrinājumu plankam, bet ar kustību. Nu jā, ļaujies. Jo es sajūtu, bet man tā statiskā kustība šobrīd nedara. Jā. Un tad tagad šodien es atklāju, ka man nemaz vajag planku, piemēram, dēli, turēt, bet man vajag galvas stāju. Jo es kādu laiku no viņas izvairījos dēļ, arī fizioloģiski iemeslu dēļ, jo pēc abiem bērniem tas centrs nav tik spēcīgs, un man vajadzēja šo laiku, atjaunošanās laiku, lai atgrieztos pie galvastājas. Un es to nepasniedzu, jo tas nav priekš visiem, bet es sajūtu, ka man pašai, priekš tāda sava centra sajušanas, tad ļoti spēcīgs ir tas centra faktors, kāds tev ir vēders, muguras lejasdaļa. Un plus vēl mentālais stāvoklis, ja tu sāc baidīties, viss tev nevarēs noturēt un nesanāks. Un tur ir jāizelpo. Un tad tagad, šodien pirmā diena, kad es pamēģināju galvas stāju un sapratu, kad es jau sen zināju, ka man to vajag. Jā. Bet es neliku, jo man liekas, tas būtu dīvaini. Viens tais to, otrs tais to, bet es šodien sapratu, kas tur dīvains? Man ir tāds jautājums, kas tur dīvains? Tas viss ir tavā galvā. Tas ir, kā tu ar sevi runā par to brīdi. Jā, forši sadzirdēt, kas tieši tev dara tajā brīdī. Zini, ko es arī sadzirdēju, kas arī man ir, kad saka tie rituāli, bet man viņi mainās. Jā, arī. Un pēdējā laikā man viņi tā diezgan mainīgi ir. Man viens bija rituāls, ka es katru rītu dzēru selerijas sulas kokteili, tur visu kaut ko. 2-3 nedēļas bija, un pilnīgi likās, ka vajag. Un tagad kādā brīdī saprotu,
tā, šitais man tagad būs laikam apstājies, beidzies, Jā. vairs tā ķermenis, un zini, kas ķermenis vairs neprasa. Nu arī tā. Un tagad es to sauso birstēšanos, un kāpēc es runāju par ķermeni? Tāpēc, ka es īstenībā ļoti tagad kaut kā klausos ķermenī. Un ja man kaut kas nepatīk vai kā, vai es arī, ja es pati neesmu pret sevi tā kā godīgi, zinu, kas ir man kakls tā kā iet ciet, un tā kā es jūtu, ka es, nu, tā kā spiežu uz kaklu, vai tā kā Kakls nav jau ir labi par sajūta. to Nu, jā. brīvību ķermenī, brīvību prātā, Jā. brīvību vārdos, brīvību domās. Un Man lai arī. šitais viss būtu saskanīgs, vai Jā. ne? Jā, tā kā. Un man arī tagad tā slimošana iedeva tādu vienkārši gaismu uz to ķermeņa fokusu un uz tādu parūpēšanos par sevi. Un tad arī tagad man jau ir tā kā atkopšanās laiks, bet vienalga balss man ir aizsmakusi. Un es esmu ceļā uz to sevis samīļošanu vai sadzirdēšanu. Un ļoti jāizvērtē tās izvēles ir ikdienā. Tā kā tu saki, piemēram, tu dzēri tur selerijas sulu iepriekš, un tad jūti, ka tev nestrādā. Piemēram, ja tu turpinātu dzert, visticamāk kaut kas notikt, vai tā slikta dūša būtu, vai... Jā, vai- jā, jo ķermenis pasaka Jā. pietiek. Jā, šito un te ķermenis pateikt ieklausīties. pietiek. Un tad tagad man ir tā ļoti jāklausās ar to prizmu, jo es vairs nevēlos būt tur, kur... Nu jā, tu nevēlies to slikto variantu. Kaut vai tas bija ļoti svētīgi, bet labāk ir vai ne tā, jā, paņemt tādu pauzīti, paskatīties no malas. Jā, un par tām galējībām runājot, es tieši mācījos jogas certifikātu pirms nezinu, 6, 7 gadi atpakaļ, un varbūt 8 jau. Un tad tieši es prasīju to guru, un arī viņa meitai, viņa bija atbraukuši no Indijas, un viņa meita ir ajurvēdas ārste, kas ārstē cilvēks ar visām šīm dabas metodēm. Un es arī, ja es tagad asociāciju aizgāju to selerijas sulu, un es arī tajā brīdī dzēru to selerijas sulu, kaut kā 3. diena, lai man attīrās organisms, un viņai daudz tur labas īpašības, un es pie viņas pieeju, un es viņai stāstu to, kā lepojos ar sevi. Es tagad dzeru to selerijas sulu, un viņa man tā, kāpēc? Un es viņai, kā, viņa taču ir veselīga? Nu jā, bet kāpēc tieši tev tas ir vajadzīgs? Un es atceros, ka es nemācīju īsti paskaidrot, bet es teicu, nu, tās īpašības, ko es esmu lasījusi par viņu, bet tas bija tāds bums tajā brīdī, ka tas ir tā kā, nu, vajadzīgs savam organismam, un visu to darīja. Un viņi man saka, cik tu ilgi jau to dari? Nu, es saku, nu, tur 3 dienas, viņi saka, pārtrauc. Un es prasu, kādēļ, tā kā, bet viņi taču ir veselīgi, un vajag, viņi man saka, ka, nu, pirmkārt, manai tai konstitūcijai tāda selerijas sulu vajag 1 dieniņu un pietiek. Tu tā kā iztīri to organismu un ej tālāk. Bet viņi teica, ka vispār viņa tāda selerijas sula parasti attīra tādas, nu, cilvēks, kam ir slimības vai tas liekais svārs, vai, nu, kur tiešām vajag to attīrīšanās elementu. Un arī tur jau ir līmenis, cik tu ilgi to dari. Es domāju, ka to var darīt katru rītu, bet es jau, tas viens ir neieklausījos sevi, vai tiešām es to gribu darīt. Tajā brīdī man vēl nebija tā, nu, tik attīstīta tā balss. Un tad es pēc tam smējos, ka viņi man teica pārtrauc. Un tad īstenībā viņa ir viens no tiem cilvēkiem, pilnīgi svešs cilvēks, bet viens tas viņas, tā kā, kādēļ, vai tie papildus jautājumi. Un tagad katru reizi, kā es kaut ko gribu tā kā paņemt, kas ir tāds tā kā populārs, kā man meita saka, jā, vai kad visi to dara, es tā sāku domāt caur savu to, jā, prizmu, vai man tas ir vajadzīgs tagad. Vai es gribu to darīt tikai tādēļ, ka tas ir tā kā forši, vai visi to dara. Nu jā, un tas arī, bet ja tas aizplūst, tad var izdarīt arī sev pāri. Nu, noteikti, jā. Nē, par to selerijas sules, jā, es tevi sadzirdēju. Man tas stāsts, kad es esmu, zinu, kā ievērojusi. Kad es tagad sēžu, domāju tā, interesanti. Kad es jūtu, ka man vajag ko nu, ne tikai ar kustību vai ar, kā es saku, ar virstēšanos, bet arī iekšēji kaut ko vajag padarīt ķermeni. Un man tas selerijas sulas kokteils, tur principā tur ir ābols, gurķis, vingvers, viss, jā. Zaļais kokteils. Zaļais, riktīgi forši. Un man viņš atnāca, jā, vienā dombiļu grupā, kur es vispār neesmu bijusi, bet es tur izstājos, es nekur arī tā fanātiski neeju iekšā. Un es domāju, es pamēģināšu, jo kaut kas man tur uzrunāja. Tur tā kā pastāstīja par tām īpašībām, un man iekšējais teica, nu pamēģini.
Un cik interesanti, ka es to pirmo devu uztaisīju, pat tādu vieglāku, un es arī ar ūdeni šķēdījos tīri, tā kā nedzēru. Un es padzēru un vēroju ķermeni, ko man saka, tā kā sajūts. Un man ķermenis saka, bet garšīgi. Patika. Jā, patika. Un tad tur laikā bija tas laiks, tās 3 nedēļas. Bija kaut kāda diena, kad man tur braucu uz darbu un negribēju to aparātu darbināt, bet es nesaspringu uz to. Es iedzēru tur vakarā, piemēram. Jā. Un tas atkal skatījos, kā man ķermenis jūtās. Un es ievēroju to plusu, ka pēc šī kokteļa man saldums vairs negribējās. Es biju uzsēdusies uz saldumiem. Jā, viņš ir kā selerijas, saprot, kad attīra tās gļotas un laikam tā, kā to var nodevēt, ja? Kaut kāds tāds, iedomājies, ka mūsos sēž iekšā tāds pikucis, kas tā kā pieprasa vēl, lai pieliek klāt vēl tam pikucim. Un tad, man liekas, tas ir tas par to. Jo man arī par saldumiem runājot arī neprasās ļoti, vai tagad par alkoholu man neprasās. Nav tā, ka es saku, kad es nekad nedzeršu un nelietošu vīnu pie vakariņām, bet vienkārši neprasās, jo ir tāda sajūta, kā tīra, tāda iekšē sajūta, tu negribi likt sevi iekšā to. Bet tas nav, ka es kādam aizrādīšu, un tas ir, tā selerijas sula. Tādēļ es arī, man likās, ka man viņu vajag, bet tajā brīdī man bija cita motivācija. Cita motivācija, jā. Un tad es atkal vēroju, kas ienāk manā laukā. Un tagad pēkšņi caur Facebooku nāk kaut kādi ķīnieši vai tie japāņu vingrojumi, kur tur tās limfa var izkustināt. Es domāju, labi, tātad, ja tas ienāk manā laukā, es pamēģināšu. Un tad es tos rītus pamēģinu. Bet es jūtos ļoti labi. Un tagad pielikšu savu birstēšanos, un tagad vēl eļļiņu, savu ķermeni. Wow, laba sajūta. Un tā es vēroju atkal. Un es nevaru teikt, ka pēc mēneša man kaut kas nemainīsies. Noteikti mainīsies kaut kas cits. Jā. Es vienkārši vēroju, kas ienāk laukā, un tad es domāju, tā kā liekas arī uzticos tām kaut kam augstākam. Jā, man tā ir arī jogas pasniegšanā, kad agrāk es turējos pie tāda kā noteikta mērķa vai noteiktas formas, kādā es pasniedzu, un es nevarēju atkāpties. Un tagad ar to savu iekšējo brīvību rodās arī brīvība tajā, kā es pasniedzu. Un tad es vēroju sev, un es pat priecājos, kad man beidzot parādās tā kā, mēs varam arī tā. Vai arī, piemēram, tā kā saki, manā laukā kaut kas ir ienācis, ko es pati pamēģinājusi vai redzējusi. Un man viņš ieplūst arī jogas praksē. Un tā kā es saprotu, ka tas ir par to tā kā ļaut sev tur parotaļāties arī tādā arī savā darbā, ka nevis dot visu laiku vienu tādu rāmīti, ko es pieturos, un tad kaut kas saliekās tā, ka nezinu, kad tas kādam vairs nedara, un tad, būt tādam fleksiblam. Jā, un mēs jau pirms tam jau ikdienā runājamies vienmēr. Es zinu, ka tev arī tas pats, kamēr neizdarīsi, nesapratīsi, vai ne? Jāizdara, un tad sapratīsi, dara, nedara, jo dažreiz ir tā, ka man agrāk bija tā tendence, ka es daudz domāju prātā. Nedara, domā. Un tagad es mācos, izdaru, daru, un vēl otrs, kas ir izdaru un kaut kā nesanāk, nepārdzīvoju. Kaut kā tas vispār ļoti vienkāršas lietas, bet kamēr klausījos tevī, man atnāca tāds ļoti skaists vingrinājums, ko man viena ir tāda ļoti, ļoti skaista un tuva dvēsele teica. Viņa teica, Daigu, uzliec vienkārši rokas, kur uz krūtīm, tas dvēseles punktiņš, kaut vai plaukst uzliec sev uz krūtīm. Un dziļi iekšā paprasti sev, kā tu jūties? Kā tu jūties? Kā tu jūties? Es man tā gribu smaidīt. Un tu pajautās sev, savam iekšējiem bērnam dvēselītei, kā tu jūties? Es nezinu, man smiekli nāk uzreiz, man tāda sajūsma. Siltums, bet man ir bijis tā, ka es uzlieku, kā tu jūties, un man gribas raudāt. Un vienkārši patestēju sevi arī uzreiz. Ļoti vienkārši it kā, apsēdies un pajautā, uzliekot rokas krūtī, kā tu jūties. Bet tajā dziļumā, nevis prātā, bet dziļumā, fokusā uz sirsniņu. Tā kā tas ar tāds bijis kādu brīdi. Šo te arī papraktizēju, un man tad bija dienas, kad es tā kā apraudājos. Aiz tāda drusku skumjām pat. Un varbūt arī skumjas reizēm varbūt par to, kad tu neesi sev to pajautājis. Arī varbūt. Un tāds elementārs jautājums, bet tiešām, man tā ir, kad es vadu jogu, un
tas skaistums slēpjas vienkāršībā un nevienmēr vajag tur kaut kādu īpašu brīdi vai īpašu praksi, bet vienkārši saslēgties ar sevi. Paldies, jā. Jā. Tad novēlam tie, kas mūs klausās, jā, pajautāt sev, kā tu jūties. Kā tu jūties? Kā tu jūties? Biežāk pajautāt šo jautājumu. Jā, tā ir. Viss ir ļoti vienkārši. Jā.